izskatīsies, ka to savu, tu brauc ar vienām. Man nav svešs krēkls, man ir mammas krēkls. Es padomāšu par to. Tā. Es mazliet pateikšu, es nākšu jau ar savu priekšlikumu klajā, jo lieta tāda, ka mēs rakstījām Rolandam Lapuģiem vēstuli, ka viņš atbildēja, lai lieta mierā un lai ar visiem jautājumiem vēršās pie vēstniecības. Lieta tāda, ka mēs pirms gada bijām izglītības ministrijā, un mēs runājām par šī atjaunot šīs tautiešu sporta spēles. Bija tāds 80. gados. Protams, tie Latvijas sportisti bija daudz spēcīgāki par tiem brīdīs sportistiem, bet tas sports kā tāds. Bet to varētu pakustināt aiz tā iemeslu, ka tu vienkārši jau 3 reizes domājies izglītības ministrs. Jo mēs teicām Pavrovskim, un tur jau tagad ir jau cits, jā, šis ir tāds, ko var apsvērt tieši sadarbībā ar pašvaldībām, kuras jau viņas Valmierā kādreiz notika un tā. Paldies, protams, par jau atbalstu nākamajām sporta sajietam. Un tagad es gribēju īstenībā šīm balvām beigt, bet lieta tāda, ka Dinarta Brīdolam šodien 7:35 meita, un šā nepacietība gaida, ka viņš tiks atpakaļ uz hospitālu. Tādēļ es sākšu no otra gala. Es gribētu palūgt Sāri, Dinartu Brīdolu un Armāndu Reņu, bet Armāndu tagad tev ir jānāk, un tu nevar nenāk. Bet galvenais, ka nebūs nekas jārunā, jums būs tikai jāpamāja galvu un jāapsolma. Jūs zināt, kas jūs saista? Jūs zināt, kas jūs saista? Ants ir futbolists, Ginārds ir basketbolists, ko var nojaust, ko ne? Armāns ir hokejists. Tā nē! Tie ir Drogetas skoliņas, latviešu gājām skoliņas, ir sportiskākie tēti. Visiem šiem tētiem bērni mācās Drogetas skoliņā. Un visiem šiem tētiem skoliņas vecāku padomi ir sagatavojusi un arī tāds godarāks Drogetas skolu burtiņš Valtīgs Sārim piešķiet vissportiskākā tēta titulu. Patīkam Mīkola. Manda Reņķa. Bet tagad, mīļie tēti, tas jau nav tā tik vienkārši jūs tagad atnācāt, paņēmāt un aiziesiet, ja? Jums ir jāpierāda tas sportiskākie tēti. Neuztraucieties, jums tā nekas jādara. Bet 25. maijā mēs gaidām jūsu organizēto sporta dienu Drogetas latviešu skoliņu bērniem. Apmainieties ar mikrofonu numuriem, izbrīvējiet diplomiņus un uz priekšu. Skoliņi jau to zina, ka 25. maijā būs sporta diena. Visu jau zina, jā. Noteikti zina, cik viegli vai grūti ir atrast sponsors un kuri atbalstīt. Un tā kā es jau teicu, jūs esat paši labākie cilvēki visā īrijā. Es dažus sponsorus atradu, kuri atbalstīs ar tādām pašādām